aproksimācijas uzdevums. Mums ir doti dati par akcijas ienesīgumu. Mūsu uzdevums aproksimēt šos datus ar doto funkciju. Pirmais solis ir jāuzzīmē grafiks. Grafiks ir tikai viens pareizais grafiks, un tas būs insert skater un tikai punktiņiem. Kāpēc? Jo norādītie dati ir iegūti novērojumu ceļā, un mēs nezinām, kādas ir likuma sakarības starp šiem skaitlīšiem. Mēs vienkārši zinām, ka tie pastāv. Lūk, ir šie skaitļi, viņi parādījās noteiktajā brīdī, noteiktajās dienās. Kāpēc viņi parādījās, mēs nezinām, ir zināms tikai tas, kas mums ir. Ko nozīmē aproksimēt ar doto funkciju? Tas nozīmē uzzināt, kāda ir A, B un C koeficienti. Jo šie koeficienti ietekmēs funkciju, kura mēģinās atkārtot šos skaitlīšus. Kā to var izdarīt? Pirmām kārtām man ir jāsagatavo vieta priekš maniem A, B un C koeficientiem. Šūnas, kurās es varēšu ierakstīt vērtības. Sāksim ar to, ka tur būs visur viennieki. Ja? Lūk šādi. Tie ir mani sākotnēji dati, tad mēs pieņemam, ka A, B un C vērtības ir vienanieki sākumiņam. Pamēģināsim uzzīmēt funkciju ar šādiem koeficientiem. Nosauksim to par aprox, lai būtu aproksimācijas funkcija, un šeit līdz ar to ir mūsu vienādojums. A reiz eksponenti no B reiz x. X, tā mūsu gadījumā tā ir diena, ja, jo mēs uzskatām, ka mūsu ienesīgums ir atkarīgs no dienas. Mēs varam uzskatīt visu, ko mēs gribam. Un C F4 reiz sinus no x. Lūk šādi. Ko esmu izdarījis? Esmu vienkārši pārrakstījis šo formulu, ņemot vērā, ka A, B un C ir lūk šīs šūnīs šajā pozīcijā. Enter, un ja mēs pavilksim to visu lietiņu skaisti, un vēl pamēģināsim noformatēt. Lūk, ja. Mēs iegūstam aproksimācijas vērtības funkciju. AX eksponenti no BX plus C sinus no X. Dot lūk šādas vērtības pie mūsu dienām. Ko mēs tagad pamēģināsim izdarīt? Pamēģināsim attēlot šīs vērtības mūsu grafikā un paskatīsimies, cik neprecīza ir mūsu funkcija. Kā to var izdarīt? Visvienkāršākais veids ir aktivizēt funkciju un pavilkt uz leju mūsu iezīmēt apgabalu, un lūk, redzēt, tie oranžie punkti, tā ir mūsu funkcija. Ja, un ko var izdarīt ar šo funkciju? Te vēl var punktiņus nomainīt uz līkni. Ja, šajā gadījumā tas ir iespējams, un mēs to daram. Change series chart type, un šeit ir jāizvēlās arī skater, bet vienkārši bez punktiņiem. Tā, kā to parādīt? Skater bez punktiņiem. Nu, kaut kas ir redzams. Šādi. Jums tāpat izskatīsies savādāk, jo jums ir 10. Office lielākai daļai. Tāpēc meklējam change chart type un izvēlamies šeit skater līniju. Ok? Un lūk ir mana līkne. Un ko mēs redzam? Mēs redzam, ka ja es kaut ko daru ar koeficientiem, mainu tos, tad tas kaut kādā veidā ietekmē manus rezultātus. Ja tu nomaini slīpumu vai pretēji palielina to, ja, tas kaut kādā veidā ietekmē rezultātu. Un mums svarīgi uzzināt, kā to var izdarīt. Kur ir labākā kombinācijā ar šiem skaitlīšiem. Un vienīgais veids, kā to noteikt, ir uzzināt, cik ļoti šī līkne ir neprecīza. Mums ir jāuzzina kļūda. Un mēs to izdarīsim ar diviem paņēmieniem, garais un īsais.
Garais paņēmiens, ko vajadzētu izmantot pirmajā uzdevumā, būtu šāds. Mēs noteiksim kļūdu. Kļūdu kvadrātā. Tas izriet no kļūdas, kuru mēs lietosim. Tā saucās SSR, Sum of Squared Residuals, un šīs kļūdas formuliņa jums ir pieejama laboratorijas darbā, pirmajā uzdevumā. Un tā izskatās lūk šādi. Redzam summa no kļūdām kvadrātā. Kas ir šī kļūda? Kļūda ir starpība starp faktisko vērtību un to, ko esam aproksimējuši. Tas izskatās šādi. Ja? Starpība šis mīnus šis. Vēl to mēs visu laimīgi kāpinam otrajā pakāpē, lai tiktu vaļā no mīnusiem. No mūsu gadījuma mīnus nav, bet turpat tāpat visu izdarīsim. Lūk šādi. Un, ja mēs pārvilksim, mēs iegūsim to starpību katram punktam, katram x-am. Tā ir tā kļūda katrā punktā. Ja, noformēsim to arī visu tāpat, lai būtu skaistāk. Lūk, ja. Nu, un mūsu pēdējā darbība formulā, atgādināšu formulu, lūk, pēdējā darbība ir sasumēt. Man ne tikai jāprēķina kvadrātus katrai kļūdai, man vēl ir jāsasumē visa šī lietiņa, un tāpēc es varētu dabūt to šeit, lūk, šādā veidā, summa. Lūk, šis skaitlis, tā ir kļūda, tik ļoti neprecīza ir mana izvēlētā funkcija. Ja es šeit mainīšu koeficientus, tad man tur jādara tādā veidā, lai šīs beigu skaitlis būtu pēc iespējas mazāks. Un tas dot mums iespēju izmantot solveri. Man ir formula, kuras rezultāts mainās no tā, ko es rakstu šeit. Tas samazinās, kļūst mazāks vai lielāks. Šis skaitlis ir atkarīgs no mainīgajiem. Tad mainot šo skaitlīšus, es varu sasniegt šeit visu mazāko iespējamo kļūdu. Lai būtu vienkāršāk, es iekrāsošu šo lietiņu sarkanai krāsā. Šādi. Tā ir mana mērķu funkcija. Šūna, kurā ir formula un kuras rezultātu es zinu. Un iekrāsošu arī šo apgabalu zaļajā krāsā. Šādi. Jo tas ir tas ir mani mainīgās vērtības, kuras mainot, es varu ietekmēt šo šūniņu. Nu, un tagad mums ir solvers. Datam solver. Lūk šādi. Un šeit mēs sārakstam vienkārši mūsu vērtības. Set objective. Set objective ir šūna ar formulu, kuras rezultātu es zinu. Kāpēc es zinu šo rezultātu? Jo es zinu, ka šeit ir jābūt minimālām vērtībām beigās. Pēc iespējas mazākai vērtībai ir jābūt. Tālāk, by changing variable cells, tas ir šūnas, kuras ietekmē gala rezultātu. Tas būtu šīs šūnas. Un vēl svarīga lietiņa ir šis ķeksīts. Man ir jāpasaka, kad šajā vietā var būt arī negatīvie skaitlīši, līdz ar to mēs, negatīvas vērtības, līdz ar to mēs šeit izņemam to ķeksīt ārā, sakrustojam pirkstus un nospiežam solve. Pagaidam. Un rezultātā mēs iegūstam kaut ko šādu. Solvers found a solution. Viss ir forši. Okay. Ja mēs paskatāmies, tad mēs redzam, ka mūsu aproksimācijas funkcija neskāpēc lien mīnusos. Un vispār izskatās, ka daudz maz, bet nav saprotams, kāpēc tik tālu no tās. Tas gadās. Līdzīgi, ka bija ar golsīku un solveri vienkāršais uzdevumos, pirmais, kas tiek atrasts, nav obligāti labākais. Mēs vēlreiz palaižam šo funkciju, vēlreiz solveri, neko nemainot, vienkārši nospiežam solve. Ja, paskatāmies, vai tas uzlabo manu rezultātu. Un daram to pāris reizes, jo redzot, ka kaut kam te ir jānotiek, mēs to atkārtojam vēlreiz. Cik tas ir vajadzīgs? Ok, viņš saka, ka labāk nevar izdarīt. Bet mēs redzam, ka šeit tomēr ir kaut kas līdzīgs, kāpēc viņš nevar pacelties augstāk. Ļoti vienkārši, viņš visu laiku atrod visu to pašu, kas pagadās. Tas laikam nozīmē, ka līdzīgi kā ar parasto solveri, viņam ir jāpiepalīdz.
jāpasaka, ka nav jāskatās mīnusos. Varbūt pamēģināsim ierakstīt šeit visur vienniekus. Man bija savādāk, varēsiet pārbaudīt video no sākuma. Un tagad nospiedīsim solve. Ok, un lūk, ja, lūk, jau ir labāk, bet tomēr pārbaudīsim vēl. Ja, tad lūk, kļūda ir 7, paskatīsimies solve. Ok, un jā, redzam, ka ir vēl precīzāk, lūk, līdz pat 0. Pilnīgi precīzi esam uztaisījuši šo rezultātu. Tad kā var redzēt šajā piemērā, solvers nevienmēr atrod pirmo, kas pagadās, un līdz ar to mums vienmēr ir jādomā, vai var labāk. Un mēs redzējām, ka grafiski var būt labāk, vai vienkārši ir mazliet jāpiepaceļ mūsu līkni. Līdz ar to mēs mēģinājām visādi to viņu piespiest. Nākamā lieta ir tāda, kad uzdevumā ir pateikts, ka jums ir jānoprognozē nākamie 3 periodi. Nākamie 3 periodi ir, lūk, šī darbība. Lūk, ir mūsu nākamās 3 dienas. Nākamo 3 periodu vērtība ir, lūk, šādi pavalkot mūsu pēdējo šūniņu ar aproksimēto funkciju, mēs iegūstam vērtības, kuras varētu parādīties 9., 10. un 11. dienā. Šādi tas varētu izskatīties. Nu, un pēdējais to skaisti ir jāliek manā grafikā, un mēs to izdarīsim ar select data, add. Mēs pievienosim šos papildu punktus. Tā ir prognoze, un x vērtības ir šie x un y vērtības ir mūsu jauniem y, un tas ir, lūk, šie atrast y. Ir ok, un lūk, mēs redzam, manā grafikā parādījās 3 punkti, kas parāda to mūsu prognozu. Tad ņemot vērā mūsu datus un mūsu aproksimācijas funkciju, mēs varam pateikt, ka nākamajās 3 dienās viss būs ļoti slikti. Lūk, šādi. Vēl šajā uzdevumā, 6. uzdevumā, vajag arī noteikt ticamības intervālu. Priekš tam jums ir pat iedotas formuliņas. Lūk, šādas formuliņas. Ja, kad ticamības intervāls ir, lūk, šis 2 delta, 2 no RSMJ. Bet, kā mēs redzam, mūsu uzdevumā kļūda SSR ir 0 šeit. Līdz ar to šīs rezultāts beigās arī ir 0. Ticamības intervāls arī ir 0. 6. uzdevumā mums ir tik precīza funkcija, ka ticamības intervālu tur norādīt nav iespējams pagaidām. Lūk, šādi.